Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyces Maiers kalpošanas draugiem un partneriem. Te no es esmu Dievs, ar visām savām kļūdām, taču, ja tu vēlies mani ņemt, tad te es esmu, es padodos. Āmen. Un viss, ko jūs tajā mirklī varējāt izdarīt, bija vienkārši pieņemt Jēzu. Mēs runājam par tēmu prieks un ieprieca. Ja nu gadījumā šī ir pirmā reize, kad esat atnākuši. Jēzus teica, ka ir atnācis, lai mums būtu dzīvība un lai mēs varētu izbaudīt savu dzīvi. Pasakiet visi, izbaudīt dzīvi. Izbaudīt visā pilnībā, pārpilnībā, līdz plūst pāri. Mēs daudz dzirdam par prieku. Tā kunga prieks ir mans spēks. Es esmu pazaudējis savu prieku, man vajag vairāk prieka. Taču šorīt es sacīju, ka mums ir prieks. Mūsos ir Jēzus. Mums ir viss, kas ir Jēzum. Viņš ir mūsos. Visi gara augļi. Tik daudzas labas lietas ir mūsos. Jēzus mums atstāja savu mieru. Līdz ar to nav runa par to, ka mums ir jāmēģina iegūt tās lietas, kas mums jau ir. Mums ir jāiemācās atpazīt, kas ir tās lietas, kas bloķē to, kas mums jau ir. Un tā mums ir prieks. Taču man liekas, ka ir vēl kāda lieta, kuru mēs palaižam garām. Dievs grib, lai mēs izbaudam savu dzīvi. Izbaudi savu dzīvi. Ne jau vienmēr viss sastāv no atvaļinājumu un ballītēm vai kādām īpašām dienām. Lielākā dzīves daļa ir ikdienišķa. Pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena, piekdiena. Beidzot nedēļas nogala. Paldies Dievam par sestdienu un svētdienu. Ak, vai pirmdiena jau atkal ir klāt. Tas notiek ar mums visiem. Es gribu maksimizēt. Es gribu iegūt maksimumu no katras dienas, kas man dota. Bet jums nevajadzētu gaidīt, līdz jums būs 70 gadi, lai sāktu to darīt. Sāciet tā dzīvot jau tagad, neskatoties uz vecumu, kurā esat, un iegūstiet no katras dienas tik daudz prieka, cik vien varat. Es jums kaut ko pateikšu. Jūsu dzīve paskries kā 1 minūte. Tas ir apbrīnojami, cik ātri laiks skrien. Tāpēc labāk neizniekosim to. Amen. Pasakiet, es vairs neizniekošu savu laiku. Mums vajadzētu izbaudīt savu dzīvi, un es ticu, ka caur Kristu mēs varam izbaudīt parastu, ikdienišķu dzīvi. Un mēs varam izbaudīt visu, ko mēs darām. Varbūt jūs domājat, nu liecies taču mierā, neviens taču nevar izbaudīt, piemēram, veļas mazgāšanu, braukšanu sastrāgumu laikā, nu vispār var gan. Un pagājušā vakarā mēs par to runājām. Vai kāds atcerās, kā to varēja izdarīt? Sauciet skaļi. Pateicība, vai ne? Tas, ka jūs esat pateicīgi. Atrodiet kaut ko, par ko vienmēr pateikties, un jūs atradīsiet varenu prieka un iepriecas devu savā dzīvē. Jāņa 16:24 ir teikts: prasiet, un jūs saņemsiet, un jūsu prieks būs pilnīgs. Es gribu, lai jūs padomājat par šo vārdu saņemt. Jo lielākoties mēs vienmēr cenšamies kaut ko saņemt, un tas mūs ieved darbos. Noved pie piepūles un grūtībām, un bieži vien pat pie aizkaitinājuma. Taču patiesībā pieņemt vienkārši nozīmē saņemt to, kas tiek piedāvāts. Es jums šodien parādīšu no rakstiem, ka Dievs mums nekad nesaka kaut ko iegūt. Viņš mums saka pieņemt no Viņa visu, kas mums ir vajadzīgs. Man šķiet, ka mēs mākam labāk pieņemt no velna, nekā pieņemt no Dieva. Velnam nemaz nav jāvelta daudz laika, lai jūs pierunātu pieņemt grēku un vainas apziņu. Vai sevis žēlošanu, vai skaudību, vai ko tam līdzīgu. Taču bieži vien mēs nezinām, kā brīvi saņemt no Dieva.
jo mums liekas, ka mēs neesam cienīgi saņemt visas tās labās lietas, kuras viņš mums grib dot. Amen. Mēs neesam cienīgi to saņemt, vai arī tas nevar būt pa īstam, nevar būt, ka Dievs to izdarīs priekš manis, ne jau tādam, kāds esmu es. Labāk pieņemsim lēmumu, ka sāksim ticēt tam, ko saka Dieva vārds, tai vietā, lai censtos visu saprast. Vienkārši ticēsim tam. Vai atcerieties stāstu par mazo puiku, kas bija piedzimis akls un Jēzus viņu dziedināja? Un kad atnāca farizēji, tad viņi nespēja noticēt tam, ka puika bija bijis akls. Un tāpēc viņi tam nelika mieru. Nu, zini, kā viņš tevi dziedināja, ko viņš izdarīja, vai tu esi pārliecināts, ka tu biji akls? Un tad viņi gāja pie vecākiem. Vai viņš patiešām bija akls? Un kā tas notika? Viņi atbildēja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls, bet mēs nezinām, kā tas notika. Un tad farizēja atkal ķērās klāt puikam, un viņš teica, paklausieties, viss, ko es zinu, ir tas, ka es biju akls, un tagad es redzu. Viņš vienkārši pieņēma savu dziedināšanu, un mums ir jāpārtrauc justies tā, it kā mums būtu jāsaprot viss, ko Dievs dara. Vienkārši noticiet tam, ko viņš saka, un kļūstiet kā mazi bērni. Ja jūs nekļūsiet kā bērniņi, jūs neiemantosiet debesu valstību. Tas nenozīmē, ka jūs nebūsiet glābti. Es ticu, ka tas nozīmē to, ka jūs nedzīvosiet valstības dzīvi. Jūs neieiesiet tajā pilnībā un nevarēsiet izbaudīt patieso valstības labumu, un tas man skumdina. Es domāju, ka ir ļoti daudz cilvēku, kas mīl Dievu, bet neskatoties uz to, viņi dzīvo nožēlojams dzīves. Un tas ir tāpēc, ka viņi nezin, kā patiesi saņemt no Dievu. Viņi nezin, kā patiesi ticēt vārdam. Ja jūs ieskatīsieties vārnīcā, tad jūs pamanīsiet, ka ticēt nozīmē pieņemt, un vārds pieņemt nozīmē ticēt. Tātad ticība Dievam mūs ieved viņa atdusā. Un kad saņemam no Dieva, arī tas mūs ieved atdusā. Un nav nekā brīnišķīgāk par to, kā atrasties Dieva atdusā. Vai jūs saprotat, cik tas ir brīnišķīgi, ka tāds cilvēks kā es ir spējīgs šeit stāvēt un sludināt, un tik tiešām sacīt, ka es nevis mazākajā pakāpē nesatraucos par to, ko jūs par mani domājat? Taču, ziniet, agrāk tas tā nebija. Piemēram, ja es mācīju un pēkšņi kāds piecēlās un gāja prom ārpēc, tas vienkārši man sagrāva uz visu dienu. Ja mums ir kādas nedrošības, mēs ļaujamies nekontrolētām iedomām. Reiz bija kāda sieviete, kas labi, ja nosēdēja 5 minūtes manā dievkalpojumā. Tad viņa piecēlās un aizgāja. Tas mani vienkārši sagrāva. Tas mani nomāca visas dienas garumā. Taču pēc tam pienāca kāda cita sieviete un teica, ka šodien esot bijusi kāda sieviete, kur aizgāja 5 minūtes pēc tam, kad bija sācies dievkalpojums, un viņa gribēja, lai es pasaku, ka viņai bija jādodas uz darbu, taču jūs viņai esat tik svarīgi, ka viņa gribēja ierasties kaut vai tikai uz 5 minūtēm, ko viņa te pavadīja. Vai redzat, cik ātri mēs esam gatavi domāt negatīvas domas par lietām, kuras patiesībā ir labas? Ja mēs kaut ko iztēlojamies, tad kāpēc gan mums labāk neiztēloties kaut ko labu, tai vietā, lai iztēlotos kaut ko sliktu? Nebojājiet savu dzīvi, uztraucoties par to, ko citi par jums domā. Tam, ko citi domā par jums, nav ne mazākās nozīmes. Nozīme ir tikai tam, ko Dievs par jums domā. Tāpēc dzīvojiet tā, lai izpatiktu Dievam. Esiet tādi, kas grib izpatikt Dievam, nevis cilvēkiem, un jūs būsiet ļoti laimīgs cilvēks. Amen. Labi. Tagad paskatīsimies, cik viegli jūs mākat kaut ko pieņemt. Un pēc šī laika, kas mums šodien paredzēts kopā, es gribu, lai jūs, ejot ārā, būtu gatavi saņemt no Dieva kaut ko tādu, ko jūs zināt, ka neesat pelnījuši. Un tieši tas, ka jūs saprotat, ka neesat to pelnījuši, to padara vēl labāku. Tas ir tā, es saprotu, ka es neesmu to pelnījis, taču es to nenoraidīšu. Jo tu esi labs, un es ticu tavam vārdam, un tāpēc es to pieņemu.
Un es tik tiešām gribētu, lai jūs sākat to sacīt arvien biežāk, gan lūkšanās, gan arī dienas garumā, kad jūs pieļaujat kādu kļūdu un lūdzat piedošanu, nesakiet vienkārši, Dievs lūdzu piedod man. Pēc tam, kad esat to lūguši, uzgaidiet vēl kādu mirklīti un sakiet, es pieņemu piedošanu tieši tagad, Jēzus vārdā. Un tad vienkārši pavadiet laiku Dievu klātbūtnē un ļaujiet tam nosēsties. Dievs jums ir piedevis, un viņš ir apsolījis, ka nostums mūsu grēkus nost no mums tik tālu, kā rīti ir no vakariem, un vairs tos neatcerēsies nekad. Es to pieņemu Jēzus vārdā. Cik daudziem no jums šķiet, ka tas varētu palīdzēt, ja jūs tam veltītu nedaudz vairāk laika? Neviens no šiem, ak, piedod man Dievs, lūdzu piedod, ak, Dievs, ja vien tu man piedod kaut vai tikai šo vienu pēdējo reizi, es apsolu, ka es vairs nekad darīsi gan. Es neesmu negatīvi noskaņot, taču ir bezjēdzīgi solīt Dievam, ka nekad vairs nerīkosies slikti, jo tu rīkosies. Un vai zini, ja tu tik tiešām mīli Dievu un tev ir pareizā attieksme, viņš tev piedos atkal un atkal un atkal un atkal, taču nav nekāda labuma no tā, ka tu prasi piedošanu, ja tu neapstāsies, lai pateiktu, es pieņemu tavu piedošanu. Kā tad ar Dieva apžēlošanu? Mums vienkārši jāpieņem Dieva apžēlošana. Amen. Mūsu mazajiem bērniņam šajā decembrī paliks 40 gadi. Tas šķiet tik dīvaini, ka tavam bērniņam jau ir 40 gadi. Un ir kāds stāsts, ko es gribu par viņu izstāstīt tagad, kad runāju par apžēlošanu. Jo Lūkas 12. nodaļā ir stāsts par to, kā Jēzus mācekļi sabata dienā gāja cauri labības laukam. Viņi bija izsalkuši, un tāpēc viņi sāka ņemt graudus un tos ēst. Un, protams, ka farizeji, jūs jau zināt, kādi ir tie reliģiozie farizeji, viņi vienmēr skatās, velns vienmēr skatās, vai tikai tu nepieļaus kādu kļūdu, lai varētu teikt, aha, un, protams, ka viņi teica, kāpēc tavi mācekļi dara to, kas ir nelikumīgs sabata dienā? Tā darīt nedrīkst. Bet Jēzus viņiem atgādināja kādu notikumu no vecās derības. Vai jūs nekad neesat lasījuši par to, ko darīja Dāvids un viņa vīri, kad viņi bija izsalkuši? Viņi gāja templī un ēda no skatāmajām maizēm, lai gan tas viņiem nebija atļauts. Tātad viņi pārkāpa likumu, tomēr viņi bija bez vainas. Mana neatjaunotā domāšana reiz bija tāda, kā var pārkāpt likumu un tomēr būt nevainīgs. Es to nesapratu. Redziet, ir reizes, kad jūsu vajadzības stāv augstāk par perfektu likumu ievērošanu. Dievs man ir devis labu piemēru, lai to izskaidrotu. Kad mūsu dēls Denijs bija mazs, viņš nebija visdisciplinētākais bērns uz pasaules, un mēs mēģinājām viņam iemācīt to, ka ir jāmācās kaut ko darīt, ne tikai jāspēlējas. Līdz ar to viņam bija pienākumu saraksts. Pabarot suni, izdarīt to un izdarīt šo un tā tālāk. Tas nebija liels saraksts, taču tās bija lietas, kas viņam bija jādara ikdienā. Un, kad viņš tās darīja, mēs pielikām atzīmīti pie saraksta, un, kad viņam bija pietiekami daudz atzīmīšu, tad viņš dabūja zvaigznīti, un, kad bija pietiekami daudz zvaigznītes, tad viņš dabūja dāvanu. Mēs centāmies viņu motivēt. Paldies Dievam, ka Dievs tā nerīkojas ar mums. Jums nav jāpelna atzīmes un jāiegūst zvaigznītes no Dieva, jo jums nekas nav jānopelna pie Dieva. Jums tas ir jāpieņem ticībā, zinot, ka neesat to pelnījuši. Nu taču. Un starp citu, ja jūs domājat, ka esat to pelnījuši, tad jums ir daudz lielāka problēma nekā, ja zinat, ka neesat to pelnījuši. Vai zinat, kāpēc? Jo pazemīgie ir tie, kas saņem palīdzību, nevis lepnie. Dievs paaugstina pazemīgos, taču lepnos un iedomīgos viņš pazemina. Un tā Dievs man atgādināja šo piemēru, kad centos izprast šīs raksturvietas. Viņš teica, man patīk žēlastība, nevis upuris. Tas, ko Dievs saka, ir tas, ka es labāk izrādīšu tev apžēlošanu grūtību laikā, nekā likšu tev pienest upuri par tām kļūdām, ko es pieļāvis.
Tas, ko es darīju, es upurēju savas dzīves izbaudīšanu, jo man likās, ka es neesmu pelnījusi baudīt dzīvi. Un mēs jau šodien redzējām, cik daudz pacēla rokas attiecībā uz to, ka viņiem ir sajūta, ka viņi nav pilnvērtīgi izbaudījuši savu dzīvi, jo viņiem ir problēma ar to, ka viņi nejūtas pelnījuši izbaudīt dzīvi. Tik tiešām tās bija ļoti daudz rokas, kas tika paceltas, un bieži vien mums ir līdzīgi rakstura problēmas. Un ja neviens par to nesāk atklāti runāt, tad mēs tā arī nezinām, ka tā ir mūsu problēma, amen? Un tā Dievs man atgādināja šo piemēru. Viņš teica, ka Denijs bija ārā un spēlējās, un mums tur bija viens apkārtnes huligāns, kurš vienmēr darīja pāri Denijam. Un reizēm viņš atņēma Deniju bumbu un aizmet kaut kur prom, vai arī darīja kaut ko tam līdzīgu. Mūsu māja bija uzbūvēta tādā veidā, ka mums bija ieejas durvis, taču bērni bieži spēlējās garāžā, un tāpēc mēs to vienmēr turējām atvērtu, un no garāžas varēja ienākt virtuvē, un tad tieši aiz stūra bija viesistaba. Un parasti, ja Deivs bija mājās un nepļāva zāli, vai arī nedarīja kaut ko citu, tad viņš sēdēja viesistabā un skatījās kādu futbola spēli, vai arī kaut ko tam līdzīgu. Un es atceros tās reizes, kad Denijs nāca, un viņu varēja dzirdēt vēl pirms viņš bija atnācis. Tētī! Un es jums pateikšu, kad atskanēja viņa sauciens, Deivs pārsteidzoši ātri pielec no dīvāna un metās pie durvīm. Kas noticis? Denijs raudāja un šņukstēja, un ziniet, Deivs burtiski izrāva durvis no eņģiem, lai dotos viņam palīgā. Un tā tas notiek, kad Dievs dzird jūsu saucienu. Vai ziniet, es tajā mirklī neteicu, pagaidi, Deivi, vispirms paskatīsimies, kā Denijam iet ar pienākumu sarakstu. Es gribu pārliecināties par to, vai viņš pilda savus pienākumus un vai viņam ir visas vajadzīgās atzīmītas. Un ja viņam ir, tad tu vari viņam palīdzēt, bet ja nav, tad pats vainīgs. Nu taču. Ja mēs būdami vecāki tā nerīkojamies, tad kas gan visā plašajā pasaulē mums liek domāt, ka Dievs, kas ir mūsu tēvs, varētu tā rīkoties? Viņš tevi mīl daudz vairāk, nekā tu jebkad spētu mīlēt savus bērnus, un ja vien tu viņu piesaugs, tad nelaimes brīžos, pat ja esi nelabi uzvedies, viņš nāks un tev palīdzēs. Tas gan nenozīmē, ka viņš atstās novērtā tavu nepareizo uzvedību, taču viņš mūs māca caur savu mīlestību, nevis ar dusmām vai caur noraidījumu. Nu, taču dodiet Dievam godu. Lūk, ko es gribu, lai jūs šodien saprastu. Beidziet stresot par jūsu attiecībām ar Dievu. Jo ātrāk jūs to sapratīsiet, jo ātrāk es jums ļaušu iet. Beidziet stresot par jūsu attiecībām ar Dievu. Iemācieties atpūsties un izbaudīt viņu. Un ļaujiet viņam izbaudīt attiecības ar jums. Redziet, mums vajadzētu godāt Dievu. Bībelē ir teikts, ka mums jābūt cieņpilnai un dievbijīgai attieksmei pret Dievu, taču tas nenozīmē, ka mums būtu jābaidās no Dieva. Taču tas nozīmē to, ka jums nevajadzētu darīt lietas, kas viņam varētu nepatikt. Mums nevajadzētu pazaudēt šo apziņu, taču tāpat laikā mēs gribam, lai jūs varētu pavadīt visu dienu ar Dievu, lai jūs apzinātos, ka viņa apsolījums vienmēr būt ar jums ir patiesas apsolījums, un jūs spētu to izbaudīt. Nevis jūs to stājat, kā viss, ko jūs darāt, ir pienākums, kas ir jāizpilda, vai kāds uzdevums, kas jāpiepilda. Nu, ziniet, jālūdz konkrētas lūkšanas visu dienu, nepārtraukt jālasa Bībeli, tik daudz pareizas apliecināšanas, kas jāizsaka, un tik daudz labu darbu, kas jāpadara. Es pieņemu, ka nevienam no mums nav šī problēma, vai ne? Tā vien šķiet, ka runāju pa tukšo. Ļaujiet man jums to pateikt, kad pieļaujat kļūdas. Dievs neskatās, cik zvaigznītes esat nopelnījuši pirms viņš pieņēma lēmumu jums palīdzēt, vai nē. Ikreiz, kad jums vajadzīga Dieva palīdzība, vienkārši sauciet viņu, un viņš jums palīdzēs.
Jēkab vēstulē ir teikts, ja kādam trūkst gudrības, tas, lai to prasa no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un viņam tiks dots. Citiem vārdiem sakot, jūs paši iekuļaties nepatikšanās, bet ja jūs piesaucat Dievu, tad neskatoties to, ka neesat pareizi un labi uzvedušies, viņš tik un tā dos jums gudrību saprast, kā tikt ārā no nepatikšanām, un viņš jums neko nepārmetīs. Nu taču, Dievs ir ar mums, tā taču ir mana dzīve. Un man ir jāizbauda attiecības ar Dievu. Es taču nevaru pavadīt visu dienu kopā ar kādu, no kā es baidos, vai arī domāju, ka viņš ir dusmīgs uz mani. Es jūtos komfortabli kopā ar Dievu. Es gribu, lai sajūta ir tāda, kā tad, kad es esmu savā ērtākajā pidžamā, pūkainajās mājas čībās un sēžu savā ērtākajā krēslā pie kamīna ar pledu uz kājām. Un sajūta ir tāda, ka Dievs, tu esi brīnišķīgs, es tevi mīlu, es esmu pavadījusi tik daudzus gadus jūtoties tā, it kā Dievs būtu nepārtraukti dusmīgs uz mani, un es pat īsti nezinu par ko. Es jūtos vainīgi, un ja nejūtos vainīgi, tad jūtos vainīgi par to, ka nejūtos vainīgi. Vai šeit kāds ir un dzird mani? Dievs nav cilvēks, ka viņš varētu melot. Un Bībelē ir teikts, viņa žēlastība atjaunojas katru rītu un katru dienu. Es domāju, ka viņš katru vakaru uzjauc jaunu žēlastību, jo visu šīs dienas žēlastību mēs esam izlietojuši. Cik daudz no jums ir izlietojuši visu vakardienas žēlastību un šodien jums jau atkal nepieciešama žēlastība? Vai zināt ko? Mums šķiet, ka mēs zinām, ko darām nepareizi, taču patiesībā mēs darām tik daudz nepareizu lietu, ka lielākoties pat neapzināmies, ko darām nepareizi. Es gribu teikt, kurš gan var pietuvieties Dieva svētumā? Neviens no mums. Nu, Bībelē ir teikts, ka tieši tāpat, kā jūs pieņēmāt Kristu, pasakiet vārdu pieņemt. Tieši tāpat, kā jūs pieņēmāt Kristu, tādā pašā veidā jums vajadzētu arī dzīvot. Kāda bija jūsu dzīve, kad pieņēmāt Jēzu? Jūs bijāt izsmēluši savus resursus. Jūs vairs nemācējāt būt labi, jūs vairs nevarējāt paļauties saviem labajiem darbiem, lai kaut ko iegūtu, un faktiski jūs sacījāt, te no es esmu Dievs, ar visām savām kļūdām, taču, ja tu vēlies mani ņemt, tad te es esmu, es padodos. Āmen. Un viss, ko jūs tajā mirklī varējāt izdarīt, bija vienkārši pieņemt Jēzu. Wow. Slava Dievam. Cik ļoti tas izmainīja mūsu dzīves. Un vai ziniet, arī šobrīd te ir daudz cilvēki, kas vēl nav atdevuši savu dzīvi Kristumu. Un es nepalaidīšu šo mirkli garām, jo es jūtu svaidījumu, un es vienkārši gribu sacīt, ja šeit ir kāds, kas nav atdevis savu dzīvi Kristumu, es tagad lūkšu lūkšanu, un šis ir tas mirklis, lai padotos un ļautu viņam pārņemt vadību. Visi sakiet kopā ar mani, Dievs Tēvs, es tevi mīlu. Man ir žēl, ka es esmu grēkojis. Bez tevis es neko nespēju. Es padodos. Un tagad izmantojiet momentu un padodieties viņam. Atlaidiet visu. Es visu atlaižu. Ņem mani tādu, kāds es esmu. Es pieņemu tevi, Jēzu. Vienkārši apdomājiet to. Es pieņemu tevi, Jēzu. Es pieņemu visu, kas tu esi. Es pieņemu. Un visu, kas es esmu. Un visu, kas es neesmu. Es atdodu tev.
Palīdzi man kļūt par tādu cilvēku, kādu tu mani gribi redzēt. Es ticu, ka esmu glābts. Esmu piedzimis no jauna. Man ir piedots. Es dodos uz debesīm, un es izbaudīšu ceļu uz turieni. Nu taču dodiet Dievam godu. Atcerieties, mēs nevaram dot to, kā mums nav. Ir svarīgi, lai mēs iemācītos pieņemt Dieva apžēlošanu un piedošanu. Tad arī mēs spēsim to dot citiem cilvēkiem, kam tas ir vajadzīgs. Tas, kas iemācījies ņemt, kļūs arī par labu devēju, un tas ir tas, kas pārvērtīs katru jūsu dienu par kaut ko aizraujošu. Šis raidījums ticis apmaksāts pateicoties Joyce Maiers kalpošanas draugiem un partneriem.